Sveiciens visiem! Šodien manā Eva Manta apskatā būs dažas vakcīnas. Sāksim Pirmā mums ir maziņa glāzīte. Es viņu gribēju nedaudz lielāku, 0,3, 0,5 tilpumu, bet neizlasīju kārtīgi līdz galam, kas ir pārdevējam aprakstā. Tad arī man atnāca šnabu glāzīte, bet es šādu nevēlējos, bet neko, mana vaina. Skatīšos nākamreiz, kā jau iepriekš aprakstu, jo savādāk rauko arī atnāk, tik maziņas glāzītes. Bet šī glāzīte nav parasta, viņa deg, mirgo, un ir vairāki režīmi šai glāzītei, un diezgan stingri spiežas šeit apakšā, bet ir arī tāda glāzītes, kur tik līdz tiek ielietas šķidrums, iekšā tā viņa automātiski sāk mirguļot. Es arī tādu vēlējos, tā kā es vēlējos gan citu tilpumu, gan kas automātiski iedegas. Neko darīt pirmai reizei. Apskatīties, kāda ir kvalitāte, un neko darīt. Varēs nolikt kaut kur skaisti aiz sekcijas, vai tomēr kaut kur izmantot, kaut ko darīt ar viņu. Redzēs, kā būs ar viņu. Tā kā laba glāzīte, no plasmas, protams, nav tas stikls, un, kā redzam, ir vairāk tie režīmi. Uzskatu, ka laba glāzīte, ja vienīgais būtu lielāks tilpums, un arī tas, ka varēja viņu automātiski tā kā pie šķidruma ieliešanas iedegties, bet arī šāds variants nav slikts. Šāda glāzīte. Nākamais mums ir, šeit mums ir novelcenes. Novelcenes, šeit mums man kopā ir 6 plāksnītes, kopā, man liekas, mums katrā ir 12 iekšā. Bija vajadzība pēc šādām novelcenēm. Veiklā es skatījos, viena tāda paciņa maksā €20, kurā veikalā, bet es šīs 6 novelceņu plāksnītes dabūju par 99 centi, tā kā, uzskatu vienkārši super darījums, super pirkums, vienīgais, ka viņi ir, neatkārtojas gan, katra bišķi ir kaut kā savādāk. Ļoti labs, ja ir vajadzība, iesaku. Nākamais mums ir to malā. Saulesbrilles. Saulesbrilles šāds jau es esmu, tāda ir tāpat, lai gan, cits pārdevējs ir. Šeit mums ir melns apkārt, tā bija balts apkārt, un vēl ir tas, kad ir spoguļu stikliņi, tāpat kā iepriekšējām kvalitāte liekas laba, tā kā ļoti labi. Nākamais mums ir bižutērija. Bižutērija ir ar pērlītēm. Šāda. Smuki. Ļoti labi. Visi, kā redzam, visas pērlītes mums ir vietā. Var pielikt nedaudz tuvāk. Bet, diezgan pasmaga viņa ir šī kaklarota, bet, tas arī viss šodienas video. Mums bija kaklarota, glāzīte, saulesbrilles un novelcenes. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizei. Atā!